Uztaisīsim ar tevi vēl vienu pēdējo eksperimentu, kas, manuprāt, ir visforšākais ar sodu un etiķi. Skaties, mēs šitajā lielajā glāzē iegūsim daudz ogliskābās gāzes, tad soda un citronskāba mūsu gadījumā, un tad ogliskābā gāze, kad tur savāksies, mēs varēsim palaist ziepļu burbuļus, kas levitē. Beram iekšā. Tā, citronskāba. Mazāk. Šeit daudzāk. Ber iekšā. Sodu. Kāpēc man soda? To ir grūtāk. Nu, nekas ber iekšā. Pietiek. Tā. Samaisam to. Lai iekšā ūdeni. Pietiek. Tā. Vajag tagad, lai ogliskābā gāze, kas mums izdalās, lai piepilda pilnīgi visu to glāzi, ja visu to trauku. Tas var būt katliņš, bļodiņa vai kaut kas, ko mēs gribam. Ja? Un tagad paņemam trauku mazgājumu līdzekli, pusi apmēram ar trauku mazgājumu līdzekli, pusi ar ūdeni, to sajaucam un skaties, ko mēs varam iegūt. Galvenais, ja mēs pūšam, nekādā gadījumā nepūšam burbuli iekšā, jo citādāk mēs izpūtīsim ogliskābo gāzi ārā. Mums jānotēmē, tas salmiņš pāri maliņai traukam, ja arī aizpūtīs, tad aizpūtīs garām, bet ogliskābā gāze paliks. Un tagad uzmanīgi jāuztaisa tā, lai ziepju burbulīts būtu te, tad mēs pūšam, noņemam nost un ziepju burbulīts lai krīt iekšā. Ja, tad pamēģinām. Pamēģinām. Man negrib. Labi, nekas. Mēģina vēl. Mēģina. Aiziet. Aha, ļoti labs. Nu, viss kārtībā. Veiklāk, ja to galu pabīdi. Garām aizlidoju. Jā, ir. Un tev ļoti skaisti vēl 5. Super. Sanāc. Vēlreiz. Es sapratu. Un te, protams, ir jāuzmanās, lai ziepes netrāp iekšā, jo citādāk noteikti te sāks putas salākties, bet kamēr ir ogliskābā gāze, tad mēs varam noteikti izdarīt. Nu redz, pasties kādi. Mums 3 burbulīši, 2. Pasties kā viņi turās. Un nekrīt. Man sanāca. Tas ir mans burbulis. Kur ir pats lielā. Super, malacis. Un pasties kā turās. Pilnīgi tā kā gaisa balons gaisā. Un līdinās un nekrīt. Nost. Bet redz. Tur ir bišķiņ tā un viņš bišķiņ. Reikli, jā, tas apakšā ir ziepju pilieniņš, ja, un tas palēnām laižās lejā. Tur, manuprāt, ļoti interesanti procesi notiek, ja iespējams pat difūzija. Jo tas burbulis izskatās, ka kļūst arvien lielāks un lielāks. Skaisti. Vai tu gribi redzēt, kas notiks, ja tur iekšā trāpīs daudz ziepes? Tagad sapratu, ko tu... Tātad, kas mums? Ieber iekšā vēl sodu. Es citronskābu. Un piemēram, citronskābi. Ņem citronskābu, es sodu. Labi. Tik. Es domāju, pietiks. Viss. Jā, nu labi, es piebēršu vēl arī nedaudz. Pietiek. Tu iebēri diezgan, es arī ieru diezgan. Un tagad to izmaisam. Un pieliek, pagaidi. Ieliejam ūdeni, lai tur viss burbuļo. Redzi, burbuļo. Un tagad pieņemsim, kad tur nonāk ziepes nedaudz. Tagad to visu izmaisam. Kas būs? Būs dzeltens. Gatavs? Jā. Tā. Būs slikti. Nu, tāpēc šo ir ieteicams taisīt, ja kas vannas istabā. Ko nu tagad darīt?
Piestaisam vēl? Labi. Krāsvielas nevajag. Tu ko, tad vēl visa grīda būs krāsās. Bet tagad, zin kā, manuprāt, kad šito ir jākopj augšā, labi. Zin kā, sakam visiem tā un tad tīram, jo citādāk te aizies viss pa grīdu, kad tik lejā. Un tā. Gatavs? Lai izdodas eksperimenti. 5,